Uz doto brīdi? Nezinu. Bišķiņ zemāks nekā vajadzētu. Cipars nepateikšu, bet bišķi zemāks. Pašlaik nē. Nezinu, bet domāju, ka gan jau ir normāli. Man ir pilnīgi normāls asinsspiediens. Man nekad nav bijis viņš vai uz vienu vai uz otru pusī. Nē, neesmu arī nekad zinājusi. Zinu, man ir labi mērījumi. Es nezinu no galvas, es biju nesen pie ārsta, tā kā es zinu. Šī brīža nē, bet aptuveni kāds parasti ir zinu. Vispār es nezinu, bet es pieņemu, ka manas asinsspiediens ir nedaudz zem normas. Ja? Varētu teikt, reiz 2 gados varbūt, nepārāk bieži. Ļoti bieži. Viens reizes gada. Īstenībā drausmīgi reti, tas varbūt tikai reizi dažos gados. Pāris reizes gadā. Nezinu. Ļoti reti, nezinu. Gadā reizi varbūt. Reizi pāris mēnešos. Tas vecums, kad vajag katru dienu mērīt. Bet šeit tad izmēra. Reizi 10 gados. Pats mērīju. Jā, man iemācīja. Pie ārsta analīžu ietvaros. Ir sanācis būt pie ģimenes ārstes. Tad, ja es esmu pie ģimenes ārstes, tad viņi arī varbūt izmēra, varbūt neizmēra. Vecākiem ir aparāts mājās. Tad, kad kādreiz aizbraucaties, to arī dara. 120 uz kaut ko, tur uz 90. Normāls 120. Man nav nekādu nojautu, man ir tikai nojautas par to, kādi varētu būt simptomi. Neiedziļinoties, jā, tur 120 un kaut kur tur augšā debesīs. 160? 60, 70. Īstenībā es, diemžēl, no galvas tos skaļus neatceros. Var jau būt, ka tur bija kaut kādi 120 vai 180 kaut kāds mērenības, bet mērenības arī neatceros. Stress, uztraukums, nepareizs uzturs un tā tālāk. Droši vien miega deficīts, nogurums darbā, kaut kādas tādas lietas, stresa situācijas. Bet galvenais ir visam sakne ir gēni. Laikam bija tā, ka ja cilvēkam ir stress, tas paaugstina asinsspiedienu. Tālāk asinsspiedienu ietekmē smēķēšanu, bet es tagad piemirstu kā vai palielina vai pazemina. Tad ir arī laikam tur sāls daudzums uzturā un visā tādu faktoru. Tad varētu teikt tā, attiecīgi ir vai nav stress, ir vai nav pa daudz sāls, smēķē vai nesmēķē, tur nodarbojas ar sportu, nenodarbojas ar sportu un vēl visā tādu faktoru. Vecums arī ietekmē, ja, un tā tālāk. To es esmu dzirdējusi, es zinu, ka mani kolēģi ir gājuši mērīt uz aptieku, bet pat neesmu. Te jau jāsako līdz savai veselībai ātrāk. Tā arī asinsspiediens būs labs. Ikvienam arī vajadzētu uztraukties. Ja viņam sāp galva, tad vajadzētu domāt, kur ir tas cēlonis, nevis vienkārši dzert zāles. Tiem, kas vai nu paši smēķē, vai ir mazkustīgi, vai kaut kādi tur neveselīgi, tad tiem būtu vairāk jāuzmanās, es domāju. Jā, es vairāk piederu pie tiem veselīgiem, līdz ar to man ir mazāk jāuztraucas. Es lietoju kanēli un kurkumu. Un tie darbojās tādā plašā diapazonā. Viņi samazina cukuru, viņi holesterīnu samazina, un ja tev ir samazināts holesterīns, tev nekad nebūs augsts asinsspiediens. Lūk tā.